Par lietu, kas, kā izskatās, mums būtu tā kā jāpiekārto nedaudz. Pasažieru pārvadājumu nozare Latvijā ir skāris tāds nelāks izaicinājums. Licencētie komerc pārvadātāji novērojuši, ka atvieglojumi kara bēgļiem, ļaujot pārvadāt pasažierus Latvijā, lai arī ir ieviesti ar labiem nodomiem, ir pavēruši durvis arī pelēkā sektora izaugsmai un pat krāpniecībai un konkurences kropļošanai. Par ko ir runa, stāsta Skaidrīta Nitiša. Licencēto pasažieru komerc pārvadātāju attīstības asociācija neiestājas pret kādu tautību vai valsti, bet atvieglojumi bēgļiem no Ukrainas esot radījuši nevienlīdzīgus nosacījumus. Sākoties karam, Ukrainas pilsoņiem un iedzīvotājiem tika piedāvāts strādāt pasažieru pārvadājumu jomā. Bet ir pagājuši 3 gadi, un mums ir jādomā arī par saviem pamatiedzīvotājiem, kas dzīvo Latvijā un kuri maksā šeit nodokļus, kuri audzina bērnus ģimenes. Un šeit mūsu tiesības jau tiek pārkāptas. Asociācija akcentē atvieglojumi valsts valodas prasībās, vadītāju reģistrācijā un dokumentu autentiskumu pārbaudē, radījuši nevienlīdzību, kas grauj godīgu konkurenci. Tam piekrīt arī vieglo taksometru nozares darba devēju organizācija. Biznesa spēles noteikumiem jābūt visiem vienādi. Pašlaik tā nav. Veidojoties arī risks pasažieru drošībai. Bēgļiem no Ukrainas esot daudz atvieglojumu, tostarp tiekot prasītas vien dokumentu kopijas, nevis oriģināli. Pirmkārt, brīvajā tirgu ir pieejams autovadītāja apliecības un ID dokumentu, teiksim tā, iegāde no 800 līdz 1500 eiro. Otrs, kad arī, ja tiek prasīta kopija, šāda veida dokumentus, kā izziņas, ir iespējams viltot, nomainot datus. Dokumentu kopiju autentiskums netiekot pārbaudīts. Ko apliecināja arī satiksmes ministrijas sēdē, teiksim, amatpersonas, ar kurām tika veikts pārunas par šo jautājumu. Atšķirībā no mūsu valsts iedzīvotājiem, pasažieru pārvadātājiem no Ukrainas netiekot izvirzītas prasības par valsts valodas zināšanām. Nesen zaudēja darbu pāris gadus atpakaļ vairāk nekā 800 Latvijas iedzīvotāji. Tas ir profesionāli šoferi. Bet dēļ tā, ka viņi nevarēja nolikt latviešu valodas zināšanas eksāmenu. Netiekot arī prasīts apliecinājums par vadīšanas tiesību aizlieguma neesamību. Vai pastāv tāda iespēja, ka Ukrainā šim autovadītājiem nemaz nav tādas autovadītāja apliecības un šeit viņš tomēr strādā šai nozarē? Jā, pastāv, jo netiek prasīts apliecinājums par autovadītāju apliecības derīgumu. Tas ir norādīts arī Autotransporta direkcijas mājaslapā. Ļoti žēl bēgļus, jā, cilvēkiem, kuriem bumbas krīt uz galvas, tas ir problēma, bet mums nedrīkst aizmirst par saviem iedzīvotājiem. Asociācija aicina iestādes rīkoties, ieviest vienādus nosacījumus visiem nozarēm, atjaunot prasību pēc fiziskas taksometra vadītāja kartītes ar fotogrāfiju. Noteikti visiem nozarē strādājošiem vienādas valsts valodas prasmes prasības un pastiprināta dokumentu autentiskuma pārbaudes. Skaidrīta Nitiša, Mikušs Strauts, 360 ziņas. Aptuveni trešdaļa no taksometru vadītājiem, kuri praktiski strādā nozarē, ir nākuši tieši no Ukrainas. Tā liecina šīs licencēto pasažieru komerc pārvadātāju attīstības asociācijas informācija. Lai komentētu asociācijas bāžas, mēs sazinājāmies ar Autotransporta direkciju. Mēs, kā uzraugošā institūcija, kas saskarās ar daļu no šīs visas sistēmas, tā saistībā ar taksometru vadītājiem, visu šo licencēšanu, atļauju izsniegšanu tā tālāk, tur dažādas tās procedūras ir. Mēs tā īsti neesam saskārušies ar tādām lietām, jāatzīst, par tām, kurām apraksta asociācija. Šodien kolēģiem paprasīja, mēs esam saskārušies, ka būtu kaut kādi tieši šajā jomā bijuši kaut kādas, nesaskaņas vai kaut kādi atklāti viltojumi vai kaut kādas anulētās lietas, un man kolēģi saka, nē. Interesanti, pietiekami skaļa pretruna abos šajos stāstos. Tikmēr šī asociācija arī ir nosūtījusi vēstules par problēmām visdažādākajām iestādēm, gan valsts policija, ieņēmuma dienestam, premjeras birojam, nodokļu muitas policijas pārvaldē, vairākām ministrijām un cer, ka problēma tiks risināta. Bet par problēmu risināšanu, kuru varētu padarīt krietni vienkāršāku, lai piespriestu sodu par, piemēram, trokšņošanu naktīs vai neatļautu ielu tirdzniecību vai nepareizu atkritumu izmešanu, pašvaldībai nebūtu jāsasauc vesela komisija.
Valsts kontrole ir secinājusi, ka šāda kārtība ar administratīvo sodīšanu vairs nav efektīva.